lūk, tālumā skatoties, mūsu muskuļi atslābst. Bet tad, kad mēs saspringdzinam muskuļus, tad mēs labi redzam tuvumā. Bet šis saspringdzinājums arī ir viena no mūsu lielākām problēmām. Tāpēc, kad mēs sēžam pie datoriem, mēs sēžam, teiksim, darbos tādos, ja, kur visu laiku ir vajadzīga kaut kāda koncentrēšanās. Un tad, kad mēs koncentrējamies, mēs saspringdzinām muskuļus redzes. Un, līdz ar to šie muskuļi saspringst. Un saspringstot šie muskuļi, protams, notiek tas, ka, ja muskulis saspringst, tad būtībā, kā es vienmēr jums stāstu un rādu, ja šis ir asinsvads, tad blakus asinsvadam ir nervs. Un nervi ar asinsvadiem iet cauri muskuļiem. Un tad, kad muskuļi saspringst, tad viņi saspiež asinsvadus un nervus. Viņi saspiež arī vēl citus kanāliņus, ja? Tātad pa kurieni tieši nāk šis šķidrumiņš, kas to actiņu pabaro, kas actiņu, teiksim, samitrina un tā tālāk. Līdz ar to ilgstoši, tad, kad mēs sēžam, mēs sevišķi pat pie datora nemirkšķinām, ļoti maz mirkšķinām. Un tad šīs acis sāka graust, acis sāka sāpēt, un tā tālāk. Protams, ar vienu dienu tas vēl nebūtu nekas, bet ja tas ir regulāri, tad sāk veidoties dažādas problēmas. Un šeit bildītē jūs arī redzat, kā izskatās, teiksim, tad, kad actiņa tuvumā, tātad kreisajā pusē lēca ir tālumā, labajā tuvumā, ja? Tad lēca tā kā piebriest. Ar to tas izskaidrojums, ka muskuļi saspringst un viņi šo lēcu pievelk, līdz ar to tā lēca drusku piebriest. Un, lūk, tā mēs redzam tuvumā. Bet šeit nākošajā bildītē mēs ļoti labi redzam to, ka, teiksim, ja pirmā bildīte norāda šī normālā redze, tad pievēršat uzmanību tieši aizmugurējās acs svītras. Tātad aizmugurējā acs svītra pirmajā bildītē viss ir kārtībā. Bet otrajā bildītē tā jau ir tālredzība. Un skatāties, acs muskulīši ir ļoti saspringuši, viņi nespēj atslābināties. Bet trešajā attēlā ir tuvredzība, tad, kad muskuļi ir pārāk atslābuši. Mēs gribam saskatīt tuvumā, bet nevaram, jo muskuļi ir pārāk atslābuši, un šeit, lūk, gaismas kūlītes fokusējas, ja, ārpus šīs te līnijas, ja. Un tieši šādi te nākošajā bildītē mainās arī mūsu lēca. Teiksim, ja normāli augšpusītē jūs redzat tālumā, kā ir normāla actiņai jābūt, ja, tad tuvredzībā, ja, tad šī lēca izstiepjās. Bet tālredzībā atkal otrādi, normāli ir parādīts, kā lēcai ir jābūt, ja, tad šeit actiņa pārāk saspringta, ja. Caur mūsu aci iet ļoti liels nervu tīklojums. Būtībā caur mūsu aci iet, caur visām mūsu šīm smadzenēm iet šis nervu tīklojums caur mūsu acīm.
kurš paralēli ir atkal pašiem tālāk kanāliem aizejot savienojas ar iekšējiem orgāniem. Un tāpēc mūsu acs ir tā kā spogulis, tā kā ekrāns, kas parāda un stāsta mums par visām mūsu iekšējām problēmām. Un mēs šādi te varam caur acīm pat priekšlaicīgi pateikt, kādas ir mūsu problēmas. Teiksim, atspoguļo šo mūsu iekšējo gan gremošanas sistēmu, un tieši par gremošanas sistēmu atbild no zīlītes sākotu šī zona. Ja mēs mūsu acis sadalām tādās kā trijās zonās, tad lūk, ir šī aiz zīlītes, šī nākošā zona, tā mums stāsta par mūsu gremošanas sistēmu. Tālāk aiziet šī zona, tur jau jāskatās, teiksim, tie paši plankumi, pleķi, kas mums parādās uz aca, tie jau kaut ko nozīmē. Tas nozīmē, kad ir kaut kāda patoloģija mūsu organismā, kad ir kaut kādi iekaisuma procesi, kad ir kaut kādas problēmas. Par piemēru šeit, ja šī zona, lūk, tagad jūs redzat pašu astiņu, jūs redzat arī, kā viņi sadalās, ja? Tātad, lūk, šī zona, tātad pati zīlīte, ja? Tālāk iet gremošanas sistēma, ja? Apkārt zīlītei tā šī autonomā zona, un tālāk šī virspusējā mūsu varavīksne, ne? Un šeit pa visu šo te varavīksneni, tātad, ja jūs šajā te bildītē jau ieraudzījāt pirmos kaut kādus brūnos plankumus, brūnos pleķus, ja, tad tas nozīmē, ka šeit jau tam cilvēkam ir jau kaut kāda patoloģija, kaut kāds iekaisums, ja. Nu šeit, lūk, šajā pirmajā attēlā jūs jau redzat, ka ir problēmas ar pašu punu, barības traktu, cik šeit tas actiņā notiek visa tieši šajā gremošanas sistēmas zonā, tad šeit ir arī resnās zarnas problēmas, mieres problēmas, liesas problēma, ja. Būtībā šī actiņa arī atspoguļo mums, teiksim, ja jūs paskatāties pa pulksteni, tad pulkstenis 12. mums ir smadzeņu visa darbība. Un tālāk, teiksim, uz pulkstenis 1, 2, jā, tur jau starp 1, 2, tur jau ir auss, mūsu auss mehānisms, jā. Tad no 3 plaušas, sirds, jā, sāks. Un šādi te visu cauri uz leju iet mūsu šie te iekšējie orgāni, un katra šī te vietiņa, kur mums ir kaut kāds leķīts, punktiņš, kaut kādas problēmas uzreiz atspoguļo. Teiksim, šajā acī ļoti labi var pateikt pēc tā, ka tādi tā kā pusaplīši, tādi kā aplīši, pusaplīši, tā kā ziediņi izskatās, ja? Lūk, tie ziediņi norāda par to, ka šim cilvēkam ir problēmas ar nervu sistēmu, kad viņam ir stress, vienkārši liels bijis stress, pārdzīvojums, un parasti šādi te cilvēki, kuram ir šādi te ziediņi, tādas tā kā ziedlapiņas izveidojušās, ja, tādas tā kā tīkla veida pāri, ja, un tādas ziedlapiņas, tas nozīmē, ka ir jau tāds cilvēkam šis cilvēks ir problemātisks, viņš pārdzīvo ļoti, tur visādus aizvainojumus, dusmas iekšā sevī.
pati par sevi šī gaišā tāda kā tīklojuma krāsa pāri norāda par to, kad ir vāja imūnā sistēma. Kad šis tāds kā tīklojums pāri šai actiņai nāk, ja? Liekas, ka ir skaistas acis, ziedošas, puķainas, bet izrādās, ka tās nav nemaz tik skaistas, tāpēc, ka viņas tikai parāda visas šīs te problēmas un slimības. Un šādi te mūsu actiņi arī sadalās un resno zarnu, ja, patoloģija, kaut kādi resnās zarnas noslīdējumi, kuņģis, kad noslīd resnā zarna, ja, noslīd uz leju, tad tieši šī vietiņa aiz pie zīlītes blakus, tad izveido arī šādu tādu patoloģiju actiņā, vai arī tad, kad ir kaut kāds, teiksim, stāvgums, resnās zarnas, tad uzreiz šī te mūsu actiņai zīlītes to momentāli parāda. Šādi te patoloģijas, teiksim, pirmajā, ja mēs skatāmies tieši aiz zīlītes šo te mūsu actiņu, tad pirmā un otrā bildīte ir pilnīgi normāla. Tāda līdzena var būt šī autonomā gredzena, ja, šī pazīme. Tātad viņš var būt vai nu līdzens, vai tāds zvaigznītē robains. Tas ir pilnīgi normāli. Tātad ar to atšķirās, tieši atdalās šī te zona. Bet tad, kad šīs te zona paliek, teiksim, tā kā 3. un 4. bildītē nelīdzena, tad tur jau ir kaut kādas patoloģijas tieši šajās te mūsu zarnās sāk veidoties. Kaut kādi iekaisumi, kaut kādi izaugumi, ja? Kaut kas jau iekšēji. Un šādi te pēc šīs te mūsu acu varavīksnes mēs jau varam noteikt. Un būtībā pēc pašas acs mēs varam jau arī priekšlaicīgi vismaz mēnesi pateikt, kāda slimība mums pat būs tikai. Teiksim, nolasot šo te acu karti. Nākošā mēs redzam iekaisumus. Un šie iekaisumi arī, tad, kad ir tādi nopietnāki iekaisumi, tad paliek, skatieties, tādas tā kā lapiņas, bet nejauciet, tās nav tās lapiņas, kas tīkla veidā. Mums būs actiņa, un es apstāšos pie šīs actiņas un tieši parādīšu un izstāstīšu, kur ir šīs te ziedlapiņas redzamas. Tad, kad ir vājāka šī, iekaisums jau ir vājāks, nav tik spilgts, ja? Tad šīs lapiņas nav tik izteiktas, bet jo smagāka un nopietnāka ir slimība un problēma, jo dziļāka šī lapiņa ir pilnīgi tā kā liekas ar tādu kā tumšu caurumu iekšā parādās. Un to mēs arī tagad dzīvajā actiņā apskatīsim. Tātad šajā bildītē, kā es jums teicu, tās nav tās lapiņas. Tās ir šīs, redzat, acī ir tādas kā šķiedras, un lūk, tad, kad šajās te šķiedrās veidojās šīs te lapiņas. Un lūk, tagad jūs redzat šo te bildīti. Tās ir acis, kuras ir ļoti, ļoti tuvu fotografētas. Un tad, kad šādi ir tuvu piefotografētas, tad liekas kaut kas briesmīgs, ne? Nesaprotams, kaut kāds vats pikucīts ar caurumu iekšā. Bet, diemžēl tādas ir mūsu acis. Un šeit mēs varam redzēt, ka cilvēkam ir ļoti bāla, ja? Šis šķiedras ir ļoti bālas, tādas tā kā dzeltenīgas ar tādiem aplikumiem. Un tas tikai liecina, lūk, ka šis autonomais
redzam, tur, kur ir šī gremošanas sistēma, tad šeit ir problēmas tieši ar gremošanu. Un pārsvarā, tas ir mums ļoti daudziem cilvēkiem. Tā ir viena no lielākām problēmām, ka tieši aiz zīlītes mums uzreiz mainās šī drāpju krāsa. Un mēs vēl tālāk uz actiņām to novērosim un redzēsim, kā tas izskatās. Bet šeit tieši numur 2 lūk pievēršat uzmanību. Tā ir šī patoloģija, par ko mēs runājām iepriekšējā tajā bildītē. Tad, kad es jums stāstīju par tām ziedlapiņām, ja? Tātad lūk ir šī te ziedlapiņa, ja? Tur, kur ir cipariņš 2, uz pulkstenis 11, starp 10 un 11. Actiņā jūs redzat, tur, kur ir pulkstenis, tur, kur ir cipariņš 2 un 3, ja? 2. Tātad šeit jau ir tāda jau lielāka šī patoloģija, ja, un pulkstenis 3. Un ko tad šeit pēc šīs te actiņas mēs varam pateikt? Pateikt mēs varam, kad, kā jau es sākumā teicu, tad cilvēkam ļoti daudz ir toksīni, un tāpēc ir šie te aplikumi. Jo cilvēkam skābāks ir organisms, jo bālāks paliek šīs šķiedras, jo tādi dzeltenīgāki pigmenti tādi veidojās, ja, jo toksiskāks, ja, cilvēks. Un šeit var redzēt, ka šeit ir tādas nopietnas šīs problēmas ar gremošanas sistēmu, ja. Šeit mēs jau apskatījām, tātad šeit cilvēkam ir ļoti liela nervu stress uz doto brīdi, par ko liecina šie ovālie caurumiņi, un actiņa ir apvilkta tāda kā ar tīkliņu, kas norāda par to, kad ir skābs pH līmenis. Tas nozīmē, ka cilvēkam acidoze. Un šeit, tur, kur ir plankumi, liecina tas, ka ir kaut kādi organismā iekaisumi, tie toksīni, kur izmet caur actiņu ārā. Tātad problēma ir kuņģa barības traktā, sārņu traktā, nierē, ceļgalu locītavā, liesā, galvā. Šajā bildē mēs redzam, ka problēmas ir ar gremošanas sistēmu. Šeit jūs varat pievērst uzmanību uz tādiem kā mezgliņiem, dzelteniem, tādiem kā vatas pikucīšiem gar malām. Tad, kad ir šādi te pikucīši, tie norāda par to, ka limfātiskā sistēmā ir problēmas, un tieši, teiksim, konkrēti, kurā vietā uzmetās šādi te pikucīši, tajā vietā arī būs šī limfadā kaut kāda problēma. Uz doto brīdi mēs varam spriest, ka šī problēma limfados ir pa sieviešu līniju, aknu, arī aiziet uz elpvadiem, sirdi. Šeit var teikt, ka viss cauri, ja, arī deguna kakli, ja, limf ir problēma, limfā ir problēma. Tur, kur ir šie toksiskie brūnie
apkārt autonomam gredzenam, tad tas apliecina to, ka šeit ir gremošanas problēmas tādas ļoti nopietnas. Tātad šeit jau ir iekaisums zarnās. Un lūk, šeit jau arī var redzēt, ka šī zilā astiņa, tad, kad pārklājās ar šo te dzelteno, tad būtībā arī izskatās cilvēkam, kad viņam vairs nav ne zilas acis, bet jau vairs zaļas acis, ja. Tātad, šeit ir ļoti nopietnas tāds endogastroloģiskās problēmas un limfātiskās problēmas, ja, ar limfas atteci problēmas. Šajā acī liekas, ka ļoti skaista zila tīra astiņa, ka šeit ir viss kārtībā, gremošana ir kārtībā, to, ka tur ir šie gaišāki dzīslojumi, tā ir tikai šī atdalošā, atšķirošā zona, bet parasti arī gaišāki dzīslojumi apliecina to, ka, teiksim, agrāk ir kaut kāds arī bijis iekaisums, un tad pēc tam, kad šis iekaisums pazūd, tad viņš atspoguļojas ar gaišāku šķiedru. Bet šeit mēs redzam, kad sānu mala tieši uz pulkstens 1, 2, 3 līdz 4, tātad ir tumša ar tādiem tā kā dzeltenīgiem tumšiem pleķiem, kas liecina, ka šeit jau ir plaušu problēma. Tātad droši vien kaut kāds iekaisums, bronhu iekaisums, plaušu kaut kāds. Arī šajā bildītē mēs redzam, ka ir tīklojums pāri, kas atkal apliecina to, kad ir acidoze, kad ir skābs pH līmenis. Visā būtībā pārējais izskatās, ka viss ir ļoti tīrs, gremošanas sistēma viss ir kārtībā, tikai tā acidoze. Gar malu var redzēt arī tādu kā baltu loku, kas norāda, kad ir kaut kādas asinsrites problēmas. Ja ir vairāk šis loks gar malu, tad tas varētu par holesterīnu vēl arī kaut ko liecināt, kad augsts holesterīna līmenis, un asins vairāk viņš aiziet tā kā uz apakšu, ar vienu sāna malu un uz apakšu šis baltais loks, tad vairāk arī problēmas asins uz kājām. Asinsrites problēmas uz kājām. Te uz augšu vairāk aiziet tāds dzeltenīgs šis te aplikums, ja. Tas arī liecina, kad ir skāba vide organismā, un ka cilvēkam ar steigu ir jāveicina šī sārmainā vide. Un kā mēs varam sārmainu vidi iegūt, tas ir kaut vai paņemot pie ūdens glāzes, piepilinot 10 pilienus ūdeņradi, šādi te iedzerot, mēs iegūstam sārmainu pH līmeni. Ja ir tiešām šī tik te nopietni, kā šī acis apliecina, tad var arī sodu iedzert uz vienu glāzi, strīķētu teikarotas soda, jo tikko kā mēs apēdam barību mūsu kuņģī pārstrādājas ar sālskābi, un līdz ar to kuņģī izveidojās ļoti skāba šī vide līdz 2. Un tālāk šī barība lēnām dodas uz priekšu savu ceļu, nonāk līdz 12 pirkstu zarnai, kur pieslēdzas aizkuņa dziedzers, un žults, tātad žults lūk satur šo natrija bikarbonātu, kaut kur sārmu ļoti spēcīgu uz 8,
ja sākumā bija tikai 2 ļoti skāpes, ja, tad tagad ir ļoti sārmains 8, lai šo te visu līdzsvarotu. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mums strādātu žults un aizkuņu dziedzers. Šajā bildē atspoguļo atkal gremošanas sistēmu, un gremošanas sistēma, jūs redzat, autonomais gredzens atkal ir pilns ar brūniem aplikumiem, tātad šeit ir atkal ļoti nopietnas problēmas tieši resnajā zarnā, ja, jo tumšāki plankumi, jo spēcīgāk un lielāk tā šī problēma, arī tievā zarna, tur, kur ir tie brūnie pleķi, tad tas apliecina, ka iekaisumi ir attiecīgos orgānos, un uz pulkstenis, teiksim tā, 17:30 līdz 18:30 šī vieta atbild par virsnierēm, tātad virsniera dziedzeriem, tālāk uz priekšu, uz pulkstenis 7, jeb 19 aiziet akna, tālāk jūs redzat uz pulkstenis 9 līdz jeb 21, tieši kur šie brūnie punkti, tad šeit jau ir sirds un plaušas. Tumšie loki, kas apkārta, tumšākas svītras, kas apkārta iet, nozīmē, kad ir problēmas ar šo asinsriti. Apkārt varavīksnenei, šim gredzenam, tā ir asinsrite. Un jo gludāka un tīrāka cilvēkam šī varavīksnene, jo cilvēks ir stiprāks ar imūno sistēmu, jo izārdītāka izskatās izvagota šīs šķiedriņas, acu šķiedriņas, tādas kā izvagotas, tas liecina par vāju imūno sistēmu, līdz ar to šādam cilvēkam iespēja vairāk saslimt ar dažādām slimībām. Vispār pati aca, šis baltums sklēra, ja viņa ir tāda kā dzeltenīga, netīra balta, ja tāda dzeltenīga, nokrās vairāk. Ne spilgti dzeltena, parasti tad, kad ir šī te spilgti dzeltenā, tad tā ir pirmā pazīme par A hepatītu, tātad ar problēmām aknās, bet, ja ir netīra dzeltena, nav balta šī sklēra, tas apliecina, ka ir šī kuņu un gremošanas sistēmas problēma. Ja cilvēkam acis atkal ir tādas ļoti spīdīgas un nedaudz tā kā palīdušu zāru, tas apliecina, ka ir ar vairogdziedzeru problēma. Tiem, kuriem ir tālredzība, parasti šeit būs vainojama veģetatīvā nervu sistēma, jo šajā brīdī tad zīlīte būtībā sašaurinās līdz 2 mm, kas arī apliecina, kad ir kaut kādas problēmas, ir traumas, smadzeņu darbību vai arī muguras smadzenēm. Citreiz pat plakstiņu noslīdēšana un iekrišana, pat pašu ābolu, acu ābolu iekrišana var liecināt par deguna rīkles kaut kādām problēmām. Arī
iekrituši šīs acis, liecina par mugursmadzeņu problēmām. Un pie tā arī var pieskaitīt izkliedēto sklerozi. Tātad, ja šīs acu zīlītes sašaurinās, būtībā viņas nepaplašinās vairāk par 2 mm. Toties, ja ir otrādi, ja palielinās zīlītes līdz 6 mm, tas liecina par uzbudinātu nervu sistēmu. Un parasti šeit pieskaitās tādi cilvēki, kuriem ir tuvredzība. Šeit arī var liecināt smadzeņu iekaisums. Tad, kad zīlīte atkal otrādi ir, viņa ir nevienmērīga, nav tāda apaļa, nav izteikta apaļa, šī forma tāda nevienmērīga, tad tā liecina par osteohondrozi vai arī kakla un krūšu skriemeļu problēmām. Dažkārt arī pie tuberkulozes arī šī zīlīte pati nav apaļa, bet tāda neizteikta šī forma, tāda greiza. Citreiz arī gaiši pleķi liecina par kaut kādu orgānu vājumu, bet pārsvarā šie gaišie pleķi, kā jau iepriekš teicu, nozīmē kaut kādas sekas, kas palikušas no iekaisumiem. Lūk, ar to arī, lai jums izdodas pašiem noteikt arī savas šīs problēmas pēc šīs acu kartes. Es ceru, ka šī informācija jums noderēs. Paldies!